Šodien mēs ar jums runāsim par tematu, kas ir cieši saistīts ar to, ko mēs ar jums esam parunājuši iepriekšējā tikšanās reizē. Temata nosaukums jums jau ir zināms, un pats jēdziens hidrolīze acīm redzot arī nav svešs, jo par šo parādību jūs esat runājuši arī organiskas ķīmijas kursā noteikti. Un šodien mēs ar jums parunāsim tādu parādību kā sāļu hidrolīze. Sāls veidošanas procesu var attēlot kā neutralizācijas reakcijas pretreakciju. Neutralizācijas reakcijas būtība ir tāda, ka skābei reaģējot ar bāzi veidojas sāls un ūdens. Bet šis process var būt arī apgreznisks, un zināmos apstākļos tas ir nobīdīts pilnībā pa labi. Zināmos apstākļos tas var būt nobīdīts pilnībā pa kreisi, un arī zināmos apstākļos var pastāvēt līdzsvars, kad vienlaicīgi norisinās tajos pašos apstākļos gan tieša reakcija, gan pretreakcija. Apmaiņas reakcijas starp šķīdumiem, kas satur jonus, norisinās virzienā, kurā joni tiek ciešāk saistīti. Tajos piemēros, ko mēs iepriekš esam skatījušies, piemēram, joni var saistīties, ciešāk var saistīties veidot nogulsnes, veidot gāzveida vielu vai vaju elektrolītu. Kā uzvedas sāļi ūdens šķīdumos, ir atkarīgs no tā, kāds elektrolīts ir skābe un kāds elektrolīts ir bāze, kas veidoja noteikto sāli. Skābe var būt stiprs elektrolīts vai vājš elektrolīts. Bāze var būt stiprs elektrolīts vai vājš elektrolīts. Tālāk mēs runāsim nevis par skābi kā stipru elektrolītu vai par bāzi kā stipru elektrolītu vai vāju elektrolītu, bet, lai vienkāršotu mūsu sarunu, runāsim par stipro skābi un stipro bāzi vai par vāju skābi un vāju bāzi. Gadījumā, ja sāls veidošanā piedalās stipra skābe un stipra bāze, joni, kas ir nākuši no tādiem elektrolītiem, pastāv šķīdumā un ar ūdeni nemiedarbojas. Tas nozīmē, ka pretreakcija nenotiek, jeb hidrolīze nenotiek. Kādi ir piemēri sāļiem, kas nehidrolizējas? Stipra skābe varētu būt piemēram sērskābe, slāpekļa skābe, sālskābe. Stipra bāze varētu būt, piemēram, natrija hidroksīds, kālija hidroksīds, vai kāda bāze, ko veido sārmzēm metāls, piemēram, bārija hidroksīds.
Atbilstoši sāļi, kas var veidoties, nu, ja natrija hidroksīds reaģē ar serskābi, veidojas natrija sulfāts. Ja slāpekļa skābe reaģē ar kālija hidroksīdu, veidojas kālija nitrāts. Vai ja salskābe reaģē ar bārija hidroksīdu, veidojas bārija chlorīds. Tātad šo sāļu veidošanā piedalās stipra skābe un stipra bāze. Un joni, kas pastāv šādu sāļu šķidumos, ar ūdens molekulam nereaģē, nemiedarbojas, un atbilstoši hidrolīze šādu sāļu šķidumos nenotiek. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šādu sāļu šķidumiem vide ir neitrāla. Ja pH ir aptuveni vienāda ar 7. Nu, es saku aptuveni vienādi ar 7, jo elektrolitu discētspēja, protams, atšķiras, un nelielas svārstības, nelielas atšķirības no neitrālas vide, nenozīmīgas atšķirības no neitrālas vide var būt. Varbūt arī tāda iemesla, piemēram, ka destilēts ūdens, kas tika ņemts ne svaigi pagatavots, bet pastāvējis kādu laiciņu, satur izšķidrināto gaisu, bet gaisa sastāvā, kā ir zināms, ir ogleskāba gāze, kas ir skābais oksīds, un līdz ar to pat destilēts ūdens pats pa sevi var būt drusciņš skābs, un ja mēs ar indikātoru vai ar pH metru pētam šādu sāļu šķīdumus, tad nelielas atšķirības no šīs skaitliskas vērtības var būt, bet pieņemsim, ka teoretiski šādu sāļu šķīdumu vide ir neitrāla. Kādos gadījumos sāls šķīduma vide, ūdens šķīduma vide nav neitrāla? Tādā gadījumā, ja sāls veidošanā piedalās kaut viens vājš elektrolīts. Nu, piemēram, sāls veidošanā var piedalīties stipra bāze un vāja skābe. Stipra bāze, tas ir, kā mēs jau esam atkārtojuši, piemēram, natrija hidroksīds, kālija hidroksīds, kalcija vai bārija hidroksīds. Vājas skābes, vājas kā elektrolīti. Ir, piemēram, ogleskābe H2CO3. Piemēram, silīcija skābe H2 silīcijas O3. Ētikskābe, jeb citas vienvērtīgas karbonskābes, izņemot skudrskābi. Tātad ētikskābe CH3COOH. Vai arī, piemēram, sērūdeņraža skābe H2S. Šādā gadījumā sāls šķīdumā pastāv anions, kas pieder vājam elektrolītam. Un tādā gadījumā anions, ko mēs varam vispārīgā veidā pierakstīt šādi, anions ar lādiņu, teiksim, N-,
Miedarbojoties ar ūdens molekulu, process ir apgrezinisks, saistā no ūdens to daļu, no ūdens molekulas, to daļu, kas ir lādēta pozitīvi. Mēs ar jums atceramies, ka ūdens ir ļoti vājš elektrolīts, un šķīdumā neliela koncentrācijā pastāv ūdeņraža joni un hidroksīda joni. Un ja šķīdumā parādās anioni, kas pieder vājam elektrolītam, šie anioni saistā no ūdens molekulas to daļu, kas ir lādēta pozitīvi, veidojas daļiņa H anions lādiņš pēc absolūtas skaitliskas vērtības kļūst mazāks par vienu vienību, nākot klāt, pievienojoties klāt ūdeņraža jonam, un paliek pāri hidroksīda joni. Tas nozīmē, ka šķīdumā palielinās hidroksīda jonu koncentrācija, un šķīduma vide tādā gadījumā kļūst bāziska. pH būs lielāk par 7. Nu, konkrēti piemēri. Ja šķīdinam ūdeni natrija karbonātu, kristāli izirst, un šķīdumā parādās pozitīvi lādēti natrija joni un negatīvi lādēti karbonāti joni. Joni, kuri nākuši no vāja elektrolīta, karbonāti joni, reaģē ar ūdens molekulām. Atceramies, viens jons reaģē ar vienu ūdens molekulu. Koeficienti saīsināta jonu vienādojuma elektrolīzes gadījumā vienmēr būs 1 un 1. Pirms jona formulas koeficients 1, ko neraksta, un pirms ūdens formulas arī koeficients 1, ko neraksta. Veidojas daļiņa HCO3 ar lādiņu mīnus, paliek pāri hidroksīda jons. Tātad natrija karbonāta jeb sodas šķīdumam, vide ir bāziska, un tas notiek hidrolīzes dēļ. Iztirzāsim vēl vienu piemēru. Kālija fosfāts, kālijs 3PO4. Ūdens šķīdumā ir kālija joni un fosfāti joni, jeb ortofosfāti joni. Kālija joni nākuši no kālija hidroksīda, kas ir stiprs elektrolīts, fosfāti joni nākuši no ortofosforskābes. Pēc pirmas disocācijas pakāpes ortofosforskābe ir stiprs elektrolīts, pēc otras vidēji stiprs, un pēc trešas disocācijas pakāpes, kad rodas fosfāti joni, ortofosforskābe ir vājš elektrolīts. Līdz ar to ortofosfāti joni PO4 lādiņš 3 mīnus reaģē ar ūdeni. Vēlreiz viens jons reaģē ar vienu ūdens molekulu, pievieno vienu ūdeņraža jonu. HPO4, jona lādiņš bija 3 mīnus, pievienojas viens pozitīvi lādēts ūdeņraža jons, līdz ar to lādiņš būs 2 mīnus šai daļiņai, un paliek pāri
hidroksīdioni. Šādi izskatās jonu vienādojumi hidrolīzes procesiem gadījumā, kad sāls veidošanā piedalās bāze, kas ir stiprs elektrolīts, un skābe, kas ir vājš elektrolīts. Tad, ja tiek prasīts uzrakstīt hidrolīzes vienādojumu, jārakstā šādu te vienādojumu. Molekulāru vienādojumu rakstīšana hidrolīzes procesa šajās gadījumos ir bezjēdzīga, jo šis process ir apgriezinisks pirmajam kārtam, otrajam kārtam produktus izdalīt no maisījuma nav iespējams. Piemēram, kālija hidrogenfosfātu, kālijs 2, HPO4 izdalīt nav iespējams, jo, ja mēs gribam izkristalizēt šo sāli, tad mums vajadzētu karsēt, iztvaicējot ūdeni. Ja ūdens koncentrācija samazinās, tad līdzsvars tiek nobīdīts pa kreisi, un iztvaicējot visu ūdeni, mēs saņemsim nevis kālija hidrogenfosfātu, bet kālija ortofosfātu. Līdz ar to šādos gadījumos vēlreiz, kad hidrolīzes process norisinās daļēji, molekulāros vienādojums nerakstā. Tas bija pirmais hidrolīzes gadījums, sāļu hidrolīzes gadījums. Otrais sāļu hidrolīzes gadījums. Ja sāls veidošanā piedalās vāja bāze un stipra skābe. Vāja bāze un stipra skābe. Kas tas varētu būt? Tas varētu būt, kāda nešķistoša metaliska elementa hidroksīda veidots kations, piemēram, cinka hidroksīds veido šādu kationu, cinks ladiņš 2+. Piemēram, alumīnija hidroksīds, alumīnijas OH 3 reizes, dzels 2, dzels 3, ferum OH 3 reizes, un tā tālāk, un arī amonija sāļi, NH3 ar H2O, amonija sāļi. Un stipras skābes, mēs ar jums esam jau atkārtojuši, kas tādas ir, piemēram, salskābe, piemēram, slapekļa skābe, piemēram, serskābe un tā tālāk. Ja šķīdina ūdenī tādu sāli, kura veidošanā piedalās vājš elektrolīts, kura sastāvā ir šis te kations, tad norisinās process kations ladiņš, pieņemsim M+, reaģē ar ūdeni. Process ir apgriezinisks gadījumā. Un šoreiz pozitīvi lādēts kations pievieno sev no ūdens sastāvā negatīvi lādētu jonu. Veidojas daļiņa kations ar lādiņu M
mīnus 1 ar ladiņu plus no ūdens paliek pāri ūdeņraža, no ūdens molekulas paliek pāri ūdeņraža jons. H ladiņš plus. Un šajā gadījumā šķīduma vide kļūst skāba. Tātad, ja šķīduma hidrolīzes procesā palielinās ūdeņraža jonu koncentrācija, šķīduma vide kļūst skāba. Daži piemēri. Ja ir cinka chlorīda šķīdums, tad šķīdinot ūdenī, šķīdumā parādās pozitīvi lādēti cinka joni un negatīvi lādēti skābes atlikuma joni. Skābes atlikuma joni nākuši no stipra elektrolītu un ar ūdens molekulam nemiedarbojas. Atceramies, ka reakcijas norisinās tikai tādā gadījumā, ja ciešāk tiek saistīti joni. Līdz ar to cinka jons, cinks ladiņš 2+, reaģē ar ūdens molekulu, process ir apgrieznisks, neaizmirstam par to, veidojas daļiņa cinks OH, bija ladiņš 2+, pievienojas viena daļiņa ar ladiņu mīnus, pievienojas OH jons ar ladiņu mīnus, tātad ladiņš kļūst, pozitīvs ladiņš kļūst mazāk par vienu vienību, un no ūdens paliek pāri H ladiņš plus. Ja, piemēram, šķīdina ūdenī alumīnija sulfātu, discācijas procesā šķīdumā parādās alumīnija joni, kas spēj brīvi pārvietoties, un sulfātu joni. Sulfātu joni nākuši no stipra elektrolīta, un līdz ar to ar ūdens molekulam nemiedarbojas, ar ūdens molekulam miedarbojas alumīnija joni. Uzmanību! Viens alumīnija jons reaģē ar vienu ūdens molekulu. Tātad alumīnijas lādiņš 3+, reaģē ar ūdens molekulu H2O. Rezultātā ūdens molekula atdot, ne jau brīvprātīgi atdot hidroksīdu jonu, veidojas daļiņa alumīnijas OH, bija ladiņš 3+, tagad būs 2+. Man neīpaši skaisti sanāca, mēģināšu izlabot. Tātad alumīnijas OH ladiņš 2+, plus no ūdens molekulas paliek pāri H ladiņš plus. Tātad šķīduma vide, alumīnija sulfāta šķīduma vide ir skāba. Tas ir otrais hidrolīzes gadījums. Bet ir vēl trešais hidrolīzes gadījums, kad sāls veidošanā piedalās divi ļoti vāji elektrolīti. Nu, piemēram, alumīniju karsējot ar sēru, veidojas alumīnija sulfīds.
Tad alumīnija sulfīts ir sāls, kas pastāv cieta veidā, bet, ja šo savienojumu mēs ievietojam ūdenī, sākas neapgriezenisks šoreiz hidrolīzes process, kas faktiski ir pretreakcija neutralizācijas procesam. Veidojas metāliskā elementa hidroksīds, kas ūdeni praktiski nešķīst, un gāzveida sērodeņradis. Un gāzveida sērodeņradis. Koeficienti palabosim mūsu tāfeli. Tas ir trešais hidrolīzes gadījums, un atšķirībā no pirmiem diviem šis process norisinās neapgriezeniski. Ko vajadzētu atcerēties no trešā hidrolīzes gadījuma? Kā hidrolīzes dēļ ūdens klātbūtnē nepastāv trīsvērtīgu metālu karbonāti un sulfīdi. Trīsvērtīgu metālu karbonāti un sulfīdi. Nu, piemēram, ja mēs paskatāmies šķīdības tabulā, mēs atradīsim, ka tāda viela kā alumīnijas 2CO3 trīsreiz ir atzīmēta, ka šāda viela nav. Sāļus var iegūt ne tikai sintēzes procesā, bet arī apmaiņas reakcijas. Piemēram, ja mēs vēlamies iegūt alumīnija karbonātu apmaiņas reakcijā starp alumīnija sāls šķīdumu un karbonātu, tad sālojot kopā abus šķīdumus, piemēram, alumīnija chlorīda šķīdumu un sodas šķīdumu, jeb natrija karbonāta šķīdumu, reakcija norisināsies, bet reakcijā šoreiz piedalīsies arī šķīdinātājs, jeb ūdens. Un alumīnija karbonāta vietā mēs iegūsim alumīnija hidroksīdu, ogleskābo gāzi, nu un apmaiņas reakcijā veidosies vēl natrija chlorīds. Koeficienti reakcijas vienādojuma, nu, ja vienādojam natrija un chlora daudzumu, tad sanāk 2, 3, 6, pirms alumīnija hidroksīda formulas koeficients 2, pirms ogleskābas gāzes formulas koeficients 3, un pirms ūdens formulas tātad sanāk mums koeficients 3.
Jonu vienādojums šajā gadījumā izskatās šādi. 3H2O plus 2 alumīnijas lādiņš 3 plus 6 chlors lādiņš mīnus plus 6 natrijs lādiņš plus 3 CO3 lādiņš 2 mīnus veidojas. Alumīnija hidroksīds praktiski nediscē. Pārrakstam formulu nemainot. 2 alumīnijas OH 3 reiz plus ogliskāba gāze ir neelektrolīts. Pārrakstam formulu nemainot. Plus 6 natrijs lādiņš plus 6 chlors lādiņš mīnus. Tā tūlīt es kaut ko nepareizi uzrakstīju. 6 chlors lādiņš mīnus. Mēs redzam, ka reakcijā nepiedalās chlora joni un natrija joni. Līdz ar to saīsināts jonu vienādojums ir 3H2O plus 2 alumīnijas lādiņš 3 plus 3 CO3 lādiņš 2 mīnus veidojas 2 alumīnijas OH 3 reiz plus 3 CO2. Tātad vēlreiz. Mēs esam izskatījuši 3 hidrolīzes gadījumus. Pirmais bija gadījums, kad sāls veidošanā piedalās stiprā bāze un vaja skābe. Otrais, kad bija otrādi, sāls veidošanā piedalās vājš metāla hidroksīds un stipra skābe. Un trešais gadījums ūdens klātbūtnē nepastāv trīsvērtīgu metālu, sulfīdi un karbonāti. Trīsvērtīgu metālu joni ir, piemēram, ferum lādiņš 3+, alumīnijas lādiņš 3+, chroms lādiņš 3+, un tā tālāk. Un šķīduma nedrīkst būt karbonāti joni, CO3 lādiņš 2-, vai sulfīdi joni, S lādiņš 2-. Nedrīkst būt savādāk. Ūdens nav vienkārši šķidinātājs šādos gadījumos, bet piedalās reakcijā. Un, ja šķīdumā ir karbonāti joni, izdalās ogliskāba gāze, un ja šķīdumā ir sulfīdi joni, izdalās gāzveida sērūdeņradis. Tā, tas ir jāzina un jāmāk rakstīt vienādojumus, gatavojoties nelielam pārbaudas darbam par šo tēmatu un arī gatavojoties laboratorijas darbam.